Advokāts ir tas cilvēks, kas cilvēkiem izskaidro likumus. Ja? Un līdz ar to tie ir visdažādākie pakalpojumi, kas saistīti ar civiltiesībām, arī mazākā mērā ar krimināltiesībām. Civiltiesībām tas ir gan par civiltiesiskajiem līgumiem dažādiem, darījumiem ar nekustamajiem īpašumiem, ģimenes tiesības, apdrošināšanas jautājumi. Un, tā varētu teikt, ka tie, tādi pakalpojumi, kas cilvēkiem vairāk ikdienā ir nepieciešami. Tā skaitā arī darba tiesībās. Klients izvēlās advokātu, zvana, tiek norunāta tikšanās, klients atnāk, izstāsta savu, tā drīkst teikt, sāpi, un tiek izstrādāts vai pieņemti lēmumi, kādā veidā tad šī juridiskā problēma tiks risināta. Jurisprudencē es strādāju jau 31 gadu. Esmu vairāk kā 20 gadus bijis tiesnesis, tā skaitā ne tikai rajona tiesā, bet arī augstākajā tiesā, apgabaltiesas priekšsēdētājs biju. Un tātad no 2010. gada rudens esmu praktizējošais arī advokāts. Ja? Juridiski par advokātu kļuvu jau 2005. gadā pēc tam, kad aizgāju no tiesas. Es domāju, ka cilvēkiem būtu jāsaprot tas, ka ir jautājumi, kas saistīti ar juridiskajām kādām problēmām. Viņiem nevajadzētu šos jautājumus pārāk ilgi atlikt tālā plauktā, bet griezties pie advokāta, lai saulaicīgi šos jautājumus risinātu, un līdz ar to tad arī palīdzība būs daudz efektīvāka.